Līgatne vienmēr ir bijusi īpaša ar savu šarmu un piedzīvojumu garu, un šodien te ir pievienojusies vēl viena vērtība – velomuzejs, kas piedāvā unikālu ieskatu riteņbraukšanas mantojumā. Un kā jau es iepriekš minēju, Mārtiņu apsveicot, mēs esam pārliecināti, ka velomuzejs kalpos kā pievilkšanās punkts, papildinot Līgatnes turisma piedāvājumu. Man ir patiesi prieks par Mārtiņu un Ieviņu, par viņu deksmi un harizmu, ko var redzēt katrā muzeja detaļā. Un, kā jau es arī iepriekš minēju, es priecājos dzirdēt, ka starp uzņēmējiem Līgatnē veidojas sadarbības un viņi dalās pieredzēs un ieteikumos, lai velomuzejs plauktu un zeltu. Sajūtas foršas, ļoti mājīgi iekārtots interjers, ļoti atbilstoši Līgatnē. Šis vēsturiskais viss vijās šeit cauri, sarkanie ķieģeļi, lielās koka brusas, viss tā ļoti autentiski. Arī kolekcija ir ļoti unikāla un forša, kā teikt, Latvijas mūsu lepnums kādreizējā velo ražošana šeit, kas ir bijusi ļoti augstas klases līmenī. Protams, priecē to visu iepazīt tuvāk, apskatīties, aptaustīt. Visinteresantākais, kas man personīgi likās, vienam velosipēdam es redzēju, ka bija tāds interesants bērnu sēdeklītis uztaisīts metāla, tāds groziņš uz rāmi priekšā. Tādu es tiešām nekad nebiju redzējis. Daudz ko biju redzējis, bet tādu vēl nebija. Es domāju, ka viss jau ir diezgan ok. Protams, ar laiku nāks klāt noteikti arī kaut kāda eksponātu daudzveidība, kaut kas vēl pielasīsies, cilvēki kaut ko noziedos. Un tas arī viss vienkārši jāturpina. Es teiktu, ka vispirms man ir tiešām liels gods šeit būt šī velosipēdu muzeja atklāšanā, un jāteic, ka man ir bijusi arī iespēja būt jau nedaudz agrāk. Tas ir pagājušā gada novembrī, un arī šo mēnešu laikā ir iespējams redzēt tādu ļoti foršu un milzīgu progresu, kā muzejs attīstās, un es teiktu, ka arī šeit daudzie eksponāti, kas šeit tepat ir, tie tik tiešām stāsta šo Latvijas velosipēdu stāstu, kas ir sācies, kas man bija viens no lielākajiem pārsteigumiem, daudz senāk nekā es varētu iedomāties. Tas jau ir pat 19. gadsimta jau otra puse, kad dažādi velosipēdistu klubi radās un arī tas savā veidā tā lielā ņemtne ap un par velosipēdiem tolaik, tas ir tiešām kaut kas ļoti apbrīnojams. Un es teiktu, ka mūsdienu apstākļos par to noteikti varētu vēl vairāk padomāt. Bet man arī ļoti patīk, ka šeit muzejā ir gan velosipēdi, gan arī tie paši plakāti, kas, es domāju, arī šodien un mūsdienās mākslinieki varētu iedvesmoties no tā, kā pastāstīt par pasākumiem, kā tos reklamēt, tīpaši, ja tie ir par zaļu dzīvesveidu, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi. Un vēl man arī ļoti patīk, tā drīkst pateikt, telefonu grāmata. 1940. gada telefonu grāmata, kas tepat arī kopā ar senlaicīgo telefonu ir apskatāma, kur iespējams arī jūs atradīsiet kādu jums, piemēram, tuvu vietu vai, kas zina, varbūt arī jūsu radinieku. Un vēl es arī vēlētos teikt, ka šeit muzejā ļoti forši ir tas, ka ir tādas tiešām nelielas, bet ļoti nozīmīgas detaļas. Vai te būtu velosipēdu numuri vai arī tās pašas rūpnīcas nozīmes, kas piešķir to odziņu, to vēsturisko odziņu šim te kopējiem stāstam par velosipēdiem. Tāpēc noteikti aicinu jūs arī apmeklēt velosipēdu muzeju Līgatnē. Man ir milzīgs prieks par to, ka Līgatnē ir jauns objekts, uz kuru atbraukt arī jebkuram turistam, kuram ir iespēja kaut ko vairāk uzzināt. Pie tam par tādu mazliet netipisku Līgatnē lietu par riteņbraukšanu. Ir ļoti interesanti, dažādi, tikko apskatīju izstādi, ir ļoti daudz informācijas šobrīd klāt. Tā kā man ir meita Līva, ieraudzīt riteni ar nosaukumu Līva ir tāda personīga sajūta uzreiz ir tāds. Es par riteņbraukšanu neko sevišķi daudz nezinu, tik cik pati kādreiz braucu ar riteni, bet tādā tonīga amatieru līmenī. Un ir ļoti interesanti, ka ir cilvēki, kas to visu ir apkopojuši. Ir ļoti daudz vēstures, ir ļoti daudz dažādu vēsturisku un tādu ar tādu rozīnīti, tādu faktu, kuri nav tā iegūglējami vienkārši. Tāds ļoti brīnišķīga esence no velobraukšanas vēstures. Es novēlu, protams, daudz apmeklētāju, cilvēkus, kuriem interesē, un lai jums pašiem ir ļoti interesanti, lai jums pašiem cilvēki, kuri nāk pie jums ciemos,
atnes vēl vairāk informācijas, vēl vairāk daudz spožu stāstu, pieredzes, kas ir lietas, ko nevar nekā savādāk dabūt kā tikai un vienīgi no šiem cilvēku stāstiem, no to, tā kā ir vecākiem gājis, no tā kā ir ģimenē, kā dažādi personīgi stāsti atnāk pie jums, un es ticu, ka tas pavisam drīz arvien vairāk un vairāk arī būs šie personiskie stāsti. Es šodien atnācu uz jauno velo muzeju, kurš atrodas Līgatnē. Un bija ārprātīgi interesanti. Mūs izveda ekskursijā, pastāstīja par visiem eksponātiem, kuri šeit tika savākti un sakolekcionēti. Un man pašam ļoti interesē riteņi, un es arī pusauģu vecumā skrūvēju savus riteņus un pirku rāmjus un sēdekļus. Man bija fiksītis, bet es pirku Latgalītē visādas vecās sēdekļus un stūris un kaut ko mainīju mūžīgi. Jā, tā kā ļoti interesanti bija redzēt patiešām to vēsturi, tīpaši, kas ir saistīta ar Latviju. Un tā jau viss man pa lielam bija tās lielās lietas, tādas pašsaprotamas, bet man vaiprātīgi interesanti bija tās visas smalkās detaļas, piemēram, pumpīši, vai arī tās gaismas, kas un šeit arī šajā muzejā var apskatīt vairākas generations. No sākuma bija sveces, pēc tam tas deglītis mainījās, tad tikai 3. paudze tās gaismas patiešām arī spīdēja uz to ceļu un tad palīdzēja tev braukšanā, jo no sākuma tas bija vairāk tā, lai tevi ieraudzītu. Un cik ļoti vērtīgi tie riteņi agrāk bija un cik vaiprātīgi daudz mēnešu tev, pieņemsim, kā lauka cilvēkam vajadzēja nostrādāt, lai dabūtu to riteni. Un tad tā bija tāda goda lieta un bildēs arī varēja redzēt, kā cilvēks stāv ar saviem riteņiem un ir lepni ar to savu riteni. Tā kā ļoti interesanti, visiem iesaku atbraukt, ļoti forša pieredze. Un domāju, šeit arī tikai attīstīsies, viss šeit vēl ir vairāk plāni par tādu muzeja digitalizāciju, kas noteikti arī būs ļoti interesanti.